Ticiet vai nē, bet pat labāk esmu slimnīcā, moku krēslā, moku kambarī. Un ko ārsti vēl dara bez pacientu ārstēšanas, vai stāsta anekdotas, vai viņiem ir savas iesaukas? Skatieties folkloras programmu Klēts. Jā, patiešām. Valsts traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ir savs rehabilitācijas kabinets, ko pacienti iesaukuši par moku kambari, un kas pats par sevi ir vēsturiska vērtība. Proti jau pirms 150 gadiem, ap 1850. gadu, zviedru inženieris Gustavs Canders saprata, ka vajadzīgs palīgierītis, lai cilvēki atgūtu funkcijas pēc dažādām traumām un slimībām. Un tā šie aparāti, kas savulaik piederējuši privātu klīnikām, pārdzīvojuši 2 pasaules karus un joprojām ir darba kārtībā un regulāri tiek izmantoti. Tur pasaulē vēl ir šāda kolekcija, kas darbojās? Godīgi sakot, man nav tādas informācijas. Es nevaru pateikt, kad nav, bet katrā ziņā Amerikas Savienoto Valstu, Šveices, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas ārsti saka, ka tas esot unikāli. Varbūt, ka kaut kur vēl ir. Varbūt tālos Norvēģijas fjordos kaut kur. bet principā, tāda līmeņa iestādē kā mums, kas mēs esam valsts iestāde, ja, valsts vadošā traumatoloģijas ortopēdijas klīnika, ja, šādas te iekārtas praktiski nav. Kas jums skaists? Jūs neticēsiet, dāma! Mani sapūta! Viņš! Kur sapūta? Sapūta ausī, sapūta mugurā. Vai Dievs! Un kreisā kāja visu laiku čīkst. Vai par ārstiem stāsta daudz anekdotas? Bez šaubām, kādu savādāk. Pacientiem arī. Kas stāsta, ārsti vai pacienti? Es domāju, gan pacienti pa ārstiem un ārsti pa pacientiem. Normāli. Tā kā latvieši pa igauņiem, igauņi pa latviešiem. Nu? Kā ķirurgi skatās uz to, ka par viņiem stāsta anekdotas? Ar smaidu uz lūpām. Jūs varat kādu pastāstīt? Nē, es tik dodu dzīves ar savu tradicionālo. Es izdarīju pacientam operāciju. Viņam bija tāds brīvs ķermenis, tāds 2x3 centimetri celī. Es viņu izņēmu ārā un mums tāda tradīcija tos pacientam atdot to, ko no viņa izņem ārā. Noliek viņam uz galdiņu, kas ieeja pēcpusdienā palātā, jautāja, kā jūs jūties? Viņš saka, ļoti labi, doktor, tik šo tabletu ļoti grūti norīt. Milda! Jā. Doktori, Mildiņ, lūdzu, paņemiet higiēnisko aizsardzību. Ķirurgiem ir savi specifiskie jociņi, mīļākie jociņi. Bez šābām, tāda drusku starp melno un starp tādu nesaprotamo humoru. Viens otru ir jāuzmodina, darbs ir grūts, tā ir normāla parādība. Kuros brīžos visvairāk stāsta anekdotas? Jo garāka operācija, jo vairāk anekdošu. Operācijas laikā? Kāda savādāk tu kolēģi uzmundrinās. Ir populāra anekdota ķirurgiem par skalpeli spirtu. Tādā veidā mēs imitējam, ka mēs dzeram šņābi, jā, bet īstenībā, ja mēs nedrīkstam dzert, tad vienkārši tā ar vārdiem es sev to, reibumu uzdzenam. Vai ķirurga anekdotas pārsvarā rodas no dzīves? Lielākā daļa. Katram pamatā ir kāds noteikts notikums. Arī tas, kas stāsta pa morgu, tās arī īstās. Bija arī pacients pēc operācijas, kuram bija nepieciešama pretsāpju zāles nozīmēt. Un mēs ar viņu pārnējām dažādas iespējas, kādā veidā tas būtu, un vienojamies to. Es viņam piedāvāju, ja tā saucamās pretsāpju supozitorija rektālās svecītes. Ja? Un es piedāvāju tādu rektālo svecīti viņam. Pacients piekrita un tika ordinēts. Ja? Un vakarā māsa bija devusies pie pacienta ar šo svecīti un jautājusi, vai viņam palīdzēt, vai viņš zina, kā to rīkoties. Viņš teica, ne, protams, ka jā. Un otrā rītā es arī no rīta vizītes laikā viņam jautāju, vai jums palīdzēja, mums nozīmētais medikaments svecīti. Pacients teica, ziniet, bija ļoti labi, palīdzēja, bet grūti bija sakošļāt. Mums jau ir kaut kādi notikumi, par kuriem mēs paši pasmaidām. Kāda interesants halucinācijas saturs pacientam ir bijis, vai viņš kaut kādu dīvainu lietu ir izstāstījis. Ja? Bet tie pārdzīvojumi, par ko mēs kādreiz pasmaidām, faktiski tam pacientam īstenībā ir bijuši ļoti smagi un grūti panesami, un bieži vien viņi atspoguļo pacienta stāvokļa pasliktināšanos. Līdz ar to mēs varam pasmaidīt, kā varbūt kāds ķirurgs pasmaida par veiksmīgi izdarītu operāciju vai kaut kādu jocīgu atgadījumu operācijas laikā, kas patiesībā arī nav kaut kur smieklīgs. Ja? Bet mums ir līdzīgi ar šiem simptomiem. Piemēram, viens pacients stāsta, ka viņš alkohola delīrijā redzējis čeburāškas
vai pakaušus latviski, ja? Kas ir staigājuši pa istabu un ko tur ar viņu dīvaini darījuši. Ir tā situācija, manuprāt, tāda, kaut kur tāda komiska, ja? Bet tāpat laikā tam pacientam, protams, ir bijis slikti šajā laikā. Ja? Tā kā tāda īsta joka jau tajā visā nav. Ja? Anekdots viena par otru, jā, mums ir tādi atgadījumi. Kādreiz prasīja palīdzību tētim, vienkārši rokas laikam tajā brīdī bija pietrūkušas, bērns bija ļoti strauji dzimis, tas nebija man, bet tā jau tā kā tāda leģenda, ja, kad vecmāte bija lūgusi tētim, lai to galdiņu tur piestumi tuvāk, viņa bija domājis tos instrumentus, viņš bija izskrējis no istabas prom uz dzemdību zāli un stūma lielo dzemdību galdu šurp, ja. Un vienkārši dzird lielu troksni, ja. Kas te notiek, un tad tā, teica, uztraukumā bija pārprats. Paldies! Vislabākie joki ir pati dzīve. Ja? Un, teiksim, viens joks, kurš Latvijas folklorā figurē par ārstiem jau vismaz 2-3 gadus, ir pavisam vienkārši, kas principā diezgan labi atspoguļo arī patreizējo mūsu medicīnas valsts politiku un situāciju. Tā ir anekdota, kad kāda cienījama ārsta dēls ir izmācījies kļūst par ārstu, pārņem pamazām sava tēva iesākto praksi, un vienā vakarā atnāk mājās un saka tēvam, paklau tēvu, ko tu to veco kalniņu 30 gadus nepārtraukt ārstēji? Es paskaties, es 2 nedēļas ar viņu paņēmos, nozīmēju normālu terapiju, un vīrs jūtās patiešām izārstējies vesels. Ak, tu idiots! Ko tu esi izdarījis? Kā? Cilvēks jūtās labi. Mīļais dēls, padomā, māju mēs uzcēlām, mašīnu mēs nopirkām, tevi augstskolā izvadījām, visam pietika naudas, kamēr ārstējām veco kalniņu. A, ko tu tagad dzīvosi? Vai ir tāds specifiskais ārsta humors? Es domāju, ka specifiskais ārsta humors, varbūt, ka viņš ir specifisks varbūt ar to, ka parastam cilvēkam tas varbūt liekas pārāk dabīgs, ja, vai varētu sacīt. Ja? Varbūt pat reizēm varbūt tas parasts cilvēks nesaprast un teikt, kā tā var, tas ir tiešām varbūt pārāk cienīgs. Mēs pieejam dabīgāk un reālāk tajā dzīvē, ja, kā, teiksim, smalkjūtīgākam cilvēkam varbūt nevajadzētu dzirdēt visus mūsu joks. Tad ārsts tiešām neredz cilvēku, bet redz tikai kaulu, plaušas, sirdi, asinsvadus. Mēs redzam arī cilvēku, bet mēs zinām, kas viņai ir iekšā arī. Kas stāv? Pie manis griežās pacients, jauns cilvēks, ar nelieliem valodas defektiem. Un viņa pamata sūdzība ir, doktor, mums sāp mugura. Uz jautājumu, kā tad sāka sāpēt, viņš saka to, tas bija toreiz, es nesu tēvam 2 cukuru maisus, 20 kg uz mugursomā un 20 kg mugursomā uz krūtīm. Un 6 km no autobusa bija jāiet līdz mājai, un tad atsāka sāpēt mugura. Bet kurā vieta jums sāp īsti mugurā? Doktor, kā lai es jums to pasaku? Ziniet, mugura man sāp tajā vietā, kur mugurkauls izaug no dirsas. Tanī mirklī, protams, pacientu vārdi ir svēti vārdi, un pacients vienmēr formulē savus izjūtas, savus sāpes tā, kā viņš to izjūt. Un, protams, pacienta klātbūtnē ārstam nav pieklājīgi smieties, lai arī ko viņš par to runātu, kā tas pacients izteiktos, bet tomēr šis ir viens no ļoti precīziem mugurkaula un cilvēka anatomijas formulējumiem, kas nav medicīnas grāmatās nekur aprakstīts. Man te mugurā šausmīgi sāp. Kā ir? Ir? Tā kā labāk palika. Jā.
Jums tas trumbantes bija saviltas stingrāk, sapratat? Ak, trumbantes saviltas stingrāk. Padomājiet. Ārsts pacientam jautā, tad pastāstiet lūdzu visu no paša sākuma. Pacients ievelk elpu un saka, tad es radīju zemi, debesis un tā tālāk. Kaut kādā mērā tas atspoguļo situāciju, ka anekdotēs ietver kaut kādu mūsu pacientu stāvokļu aprakstu. Arī šo intervijas gaitu, kā tas notiek. Jā. Un te es tagad jums, mīļās dāmas, palūkšu noņemt analīzi. Ko tad daudz? Es saku tā, ka tu otram ko dod, tad nav ko žņaukties. Jā. Vai ārstiem ir kaut kādas iesaukas? Pacienti varbūt ir devuši šīs iesaukas. Es domāju, ka te vairāk ir kaut kāda spēle ar uzvārdiem. Man, kad pacients ir drūms un dusmīgs uz mani, tad mani sauc par Staļinu, kaut gan es esmu tērots. Ja? Tāpat laikā pēc tam jau atkal tas viss koriģējas. Nesen, ja iet runa par mani, tad vai nav šeit nodaļā dakteris Bleķis? Vai tā jau nav būtībā iesaukt, tā varbūt ir pacienta attieksmes izrādīšana vai nezināšana, citā gadījumā. Vai ķirurgiem ir savas iesaukas? Ir, bet nedrīkst skaļi teikt. Tāpēc, ka tomēr var apvainoties. Tās iesaukas dod pacienti vai ķirurgi paši? Es domāju, ka ķirurgi paši pacienti tomēr pārāk liela bija par ķirurgiem, lai viņus dažādos jocīgos vārdiņos apsaukāt. Un kaut kādi žargoni, teicieni? Jā, bet tas, es zinu, ka žargons ir pilns, viss mūsu valoda ir viens žargons, tāpēc, kad, jūs redzat, kāds ārsts uzstājas televīzijā, tad pusi no tā nevar saprast, ko viņš stāsta, ja, pārstiem cilvēkiem. Ja ķirurgi vēl vairāk stāsta, tad pārējie ārsti pat nevar saprast, ko mēs runājam. Vai ir kādi īpaši rituāli tieši jums kā vecmātei, lai viss noritētu labi dzemdībās? Rituāli nav. Es domāju, ka vairāk rituālus izvēlās tad, kad cilvēks kļūst vājš tajā brīdī, kad viņam ir jābūt stipram. Ja? Es dažkārt daru tā, es izdeju no tās telpas ārā, es tā apsēžos un es nezinu, tā varbūt nav tā lūkšana dieviņam tieši, ja? Bet tiešām tā, kāpēc, lai taču kaut kā tos spēkus kaut kā tā saņem, kaut viss vienkārši es tā sevī no sirds padomāju, kaut viss būtu labi un viss sanāktu, izdotos, ja es jūtu, ka tas viss tā varētu būt, ja? Ka tas ir viss mūsu spēkos. Tā kā, tas nebūtu varbūt rituāls, vienkārši, ir kādreiz jāpiet malā un tā šausmīgi tā par to jāpadomā no sirds, ja? Tā ir, bet pašas dzemdētājas, jā, viņas ņem talismanus līdzi, ja? Jo tas jau ir pilnīgi normāli, jo dzemdības ir tik ekstremāla situācija un tas ir tik milzīgs darbs, ka tas vājuma brīdis pilnīgi pienākās, ja? Tas tā drīkst būt, ja? Un ir varbūt tiešām vajadzīgs kaut kas no malas, kas dod to spēku, ja? Kas tā ir tuberkuloze? Rāpuļis, man liekas, iekšā tas ņēma. Ko? Kurš gan no mums nav bijis pie ārsta? Kurš gan no mums nav stāstījis anekdotas par ārstiem? Bet mēs zinām, ka ārsti ir arī gudra un asprātīga tauta.